Saldus rallijs 2025. Man ir 2 komplekti ar formu, 2 krekli, 2 bikses. Zābaki man ir vieni, man ir ūdensdrošās zeķes, jau sola lietu. Bet tam man ir visādas interesantās lietas līdzi. Piemēram, ir salskrēsliņš līdzi, man ir grils, man ir panna. Viss vienā somā iekšā ir. Motos Enduro ST mīkstā sastāv riepas, lai dubļos labāk turās. Un jā, tad kā visas mejās sāšļika iesmas, demperīts. Un tad no 2 bākām pārtaisīju uz vienu, lai nomet 20 kg. Jau tagad iepriekš sagatavots ar dubļiem mocis, lai rītā nebūtu žēl smērēt. Tāpat jau dubļi ir arī zābakos, biksēs, uz jakas un iekšā mazliet arī ūdens ir pašos zābakos. Tā kā rītā būs daudz jautrāk. Paldies! Es piedalos pirmo reizi un ekspektācijas ir aizbraukt mājās pašam laikam, jā. Rekord dodamies likties uz līniju. Mocis ir gatavs. Kā tā, kaut kas ir arī pabraukts, bišķi mazliet patrenējušies esam. 100 punkti Āgris ar Opčiku mums ir un pārējiem saldiniekiem ir uztaisījis 100 punkti ļoti garšīgi pasākumu. Es domāju, ka būs ļoti interesanti un tiekamies trasēs. Pagaidām ir 20 lielie moči, 27 mazie moči. Sagatavojies es esmu kārtīgi, jā. Nobriedis cīņai. Nu jā, tas ir šitas. Siltas zeķes. Siltas zeķītes vajag, jā, un siltus cimdiņus, un 2 vajag paņemt līdzi, jo viena varbūt slāpja būs. Morālā, fiziskā, galvenais kameras paņemt līdzi manā gadījumā. Tad būs izgatavība 100%. Ļoti patīk jauda, ļoti patīk, kā viņš iet. Protams, ir jāiemācās. Citreiz viņš sagādā pārsteigums, tā kā pagājušo gadu man. Bet, patīk tas zvērs. Es paņēmu KTM 690 enduro. Gatavojies esmu, noteikti. Treniņus apmeklēju un ceram uz to labāko un bez traumām. Nordens 900 Expeditions. Labākais mocis ever. Tikai bija šī piedegat, bet tā viss kārtībā, jā. Vajadzētu pārbaudīt, vai skrūves ir pievilktas. Visas. Nolaist, visu nost, nokalibrēt riepu, motociklu, sevi, kompresoru. Tad vajag mēģināt uzpumpēt. Uz cik daudz? Es likšu 1,8. Viņš uzreiz rāda 1,8. Jāskatās, kā es trāpīju. Redz, meistarību nenodzirs. Teku samaino ratus, jaunu gumiju gribu cilvēku. Solidolu aizmirs, par sauso aizgāju. Traki būs. Konkurence palielinās. Tici, ka uzvarēsi? To noteikti redzēsim finišā. Pirms sacensībām grūti parasti spriest, ir nezinu, kas sabrauc, ko, bet uzvaru vienmēr spēcīgais, tāpēc redzēs, kā būs, jā. Lēmums tika pieņemts, pēdējā brīdī, ka ir jābrauc, jo gatavojoties šim pasākumam sapratu, ka pasākums būs tiešām jaudīgs un izdevies. Viss, es domāju, ir jābrauc, ekspektācijas ir tāds, ka šodien bija solīts lietus, bet lietus, paldies Dievam, nav. Laiks ir ideāls. Es domāju, ka vīri izbaudīs šo pasākumu. Šodien izbrauksim jau tādā foršā laiciņā, bet rītā gan mums laikapstākļus sola mazliet lietaināks. Tā kā trases būs dažādas, trases būs gan smilšu trases, gan arī māla. Un rītā ir paredzēta vairāk māla trases, tā kā būs interesanti. Džeki ir nobruņojušies ar kārtīgām riepām, izņemot mani. Tagad tā kaut kā, es domāju, būs jaudīgi. Līdzi ir 2 kameras, priekšā aizmugure, ir kompresors un ir maciņš ar atslēgām. Un vēl ir skrūvi bruņšiņi. Esam ieradušies Naudītē. Šī man mājas trase ļoti labi zinām, gan arī katra špūre. Bet ar vēl maz nekad nebija braukts, tāpēc diezgan interesanti un savādākas emocijas. Tā kā gaidām, kad būs uz laiku, un tad jau redzēsim, kā būs. Mierīgi, braucot. Brauc prātīgi, netrakoja brauc mierīgi, jo atbraukt jau vajag uz šejienu, un te jau viss tas actions, un te jāgāzē. Pa ceļam mierīgi. Izcili, izņemot vienu lietu, traction control bija palicis ieslēgts. Es pirmajā kalnā knapi, tad tika augšā.
un dabūju pa vidu stāties, lai viņu izslēgtu. Tā kā pārējais viss kruta. Brauciens labs, smilšains, daudz špūrīts, bet ir kur pastrādāt, bet kopsumā ļoti labi. Tehniski, centos ātri, bet redzēsim rezultāts. Sanāca labi, bet bija kļūdas, varēja daudz labāk. Trešajā, man liekas, ne, 4. kalnā augšā braucot. Protams, vislielākajā risē iebraucu, bet veiksmīgi sanāca tikt ārā un finišēt. Es tikai skatos. Nebrauci? Vēl ne. Skatos. Kāpēc nepiedalījies? Es tikai uzzināju, ka tāds ir. Tikai uzzināju. Nākamreiz piedalīsies? Tāda doma ir atbrauc apskatīties, kā te izskatās. Madona vai šeit pats Saldo? Es domāju, ka te patās. Te patās, jā. Tad tiksimies pēc gada. Cerēsim, jā. Ļoti jauki, ļoti ātrs, gandrīz bez putekļiem. Diezgan forši patīkami. Kļūdu nebija? 2 maziņas, bet tādas maziņas moci neapgāzu. Pirmā desmitnieka buse? Nē, mēs braucam atpūsties. Tad jau redzēs vakarā. Man bija daudz piedzīvojumu. Pirmā bija lielā peļķa vienīgā, kas bija Naudītas trasijā. Jā. Mocis ir apstrādāts. Jā, un pēc tam mēs iekritu izkalojumā. Tas beidzās bēdīgi. Kā tu tiki ārā? Labākais laiks pusstunda. Kā tu tiki ārā no turienes? Man palīdzēja izcelt. Biedri, jā. Naudītāji 2 kritieniņi mazi, bet pārējais mugura vesela. Viegli? Nav nekas sarežģīts, tikai grūtāk ir aizmugurē lielajiem puišiem braukt, tāpēc, ka izārdīts viss ir, bet tā viss forši, man patīk. Piedzīvojumi gars nav pametis mani. Posmi labi, pāris kļūdas. Konkurenti lieliski. Konkurence arī ļoti sīva. Pēdējā trasē izbrauc diezgan tīri, bet acīm redzot, tas nebija pietiekami, lai būtu visātrākais. Tā kā cerēsim uz rītdienu, šodienai pietiks. Pirmajā posmā nokrita bišķi, bet viss kārtībā. Otrais labāk, jā. Jo, nākamie stipri labāk. Otrais numurs tā kā izpildīs otru vietu. Turēsim īkšķus, turēsim, paldies. Es domāju, ir atkal ir izdevies. Es domāju, es ceru, ka katrs ir noķēris savu garšu, to, kāpēc viņš šeit ir atbraucis. Tā kā bijām sagatavojušies, gatavojāmies, bet es domāju, ka ir sanācis. Sanāca nenoturēt līdzsvaru tur vairākos posmos. Bija tikai spēka celt moci? Jā, ar spēku, es teicu, viss kārtībā. Ar spēku viss ir kārtībā, vienkārši kaut kā līdzsvaru šodien pievīla un sajūga kontrolīte. Bez traumām, tas ir pats svarīgākais. Un prieks, ka izdevās. Zinies, pagājušajā gadā uzbraucu, jau bija arī ok, un šogad jau bišķi labāk sanāca. Likās mazāk kritienu, mazāk kļūdu. Un motocross trasē bija vieglāk, reāli vieglāk. Tas arī priecē. Šo sezonu esmu ļoti maz braucis. Domāju, ka būs tā mierīgāk. Bet man patika, īstenībā patika. Naudītas trase bija ātra, izskalota, bet patika. Varbūt mans ātrums nebija labākais, bet patika tā trases konfigurācija, smiltiņa, izskalojumi, kalni, augšas lejas. Pārējās trases arī bija forši, pārbraucieni. Bija labi tas, ka nelīd daudz lietus, un līdz ar to arī pārbrauciens bija baudāms. Grantens bija mazliet bija uzlījis, nebija daudz putekļu. Līdz ar to bija forši, man patīk. Es gaidīju, ka būs slapjāks, bet nebija tik tāki, Aizsardziņš smiltiņā palika, bet principā vispārējais tehnika izturēja. Mēnesis nebija braukts un mots, bet neko. Vismaz pa takām nebija braukts. Tad jau tagad tikai braukšanas vaina. Nekādus skrapējumus nebija dabūjis? Laikam ir tādā pašā smiltiņā, maziņais. Bet tas ir sīkums. Baigi labā diena. Īstenībā baigi foršie pārbraucieni bija, jo pārbraucieni arī bija smuks taks iekšā un varēja izbaudīt trases. Trases bija, īstenībā ar laiku šodien forši paveicās, jo nebija lielie lieti. Vienā brīdī uzgāza bišķīt, bet mēs paspējām zem kokiem palīst apakšā un pārgaidīt viņu, bet trases arī nebija slapjas, līdz ar to bija baigi forši. Nebija putekļi un nebija arī slapjas trases, nebija slidenas. Bija reāli forši varēja izbaudīt dienu. Tā, man ir diezgan daudz līdzi. Man kaut kas ir somā.
viena kamera un otra man ir šeit. Viss samests iekšā un braucu. Gan prātīgi, kaut vai negribu neko saplēst, bet sanāk diezgan. Vienu gabalu pat 80-90 uzlaid. Nu, nakts normāli, viss kārtībā. Iegājām pirtiņā, pasēdējām nedaudz, atpūtāmies, nu, un rīts klāt. Super cēlāmies, ideāls brokastis. Nu, tagad mēs esam šeit. Tā kā skatīsies, kā ies. Diezgan sarežģīti izstāst. Tas galdiņš viens ir tāds stāvs, tad bišķi bailīgi. Kā tev? Viss slidens, viss dubļains. Būs grūti, bet, nu, Trešā vieta? jāsur ar aizmuguru, zin kā. Jānotur trešā, jā. Pasākumu no malas. Sūdīgi. Gribas arī piedalīties? Uzmini. Nākamreiz atkal rindā. Ko darīs, neko darīt. Nu tā sagadās kādreiz. Bet pastīties reiz laika atradot, bro. Šodien braucam apgrieztā secībā. Vakardienas pēdējie šodien iet pirmie un līderis iet pēdējais. Pirmajā posmā noslāpa mocis, jo peka bija izlīdusi uz āru. Un tas slāpētājs nostrādā un slēdz. Un viss mocim klus, pēc tam kad peka jāatsit atpakaļ. Atsitu peku, aizgāja, 10-15 sekundes atstāja. Pa šito trasi būs jautri. Lieliem močiem ar nekrosa riepām būs ļoti grūti. Jā, kam nav rīktīgā pumpene, tam būs grūti. Pirmais posms bija gāja pa pļāvu, vairāk tā kā pļāva ar tramplīniem, tas man patika, jo es tajā esmu trenējusies. Bet tagad mēs izbraucām otro posmu, kur bija dubļi. Un, tur mēs ritīgi, tur viss slīdēja un nebija labi, bet izbraucām, galvenais ir darīt. Otrajā trasē gāja ļoti bēdīgi, jo bija nereāls slidens, it kā jauns riepas, bet laikam nepriekš šī. Un, Uz laiku brauksi? Es vēl domāju, apsvēršu, stingri apsvēršu. Akurāti, mierīgi. Tur būs sastrēgums, es domāju, būs viss slikti, bet gan jau jābrauc būs. Jā, kā pirmajā posmā panākumi bija? Man liekas, kad labi. Brauc stingri ar savām spējām. Pirmā reize mūžā ar mocu lidoju vairākas reizes. Arī nositos, bet atbrauc līdz galam. Rokas vesels, kājas vesels, mocis vesels. Apsveicu. Jā, uzvar. Braukšu uz laiku? Nē, mēģināšu izdzīvot. Pirmā bija ļoti labi, man ļoti patika. Šitā būs baigā dubļu paņķļāņšķi šausmas. Tiksi uz laiku? Šitā? Jā. Šitā nebūs ātrums, te būs cerība nenokrist. Noteikti braukt ar prātu, nepārforsēt. Un izvairīties no lielākām peļķiem, dubļiem, mēģināt trasē dubļu vietas apbraukt pa maliņiem. Tāda būs stratēģija pagaidām. Pēc laikņēmējs norādīja, ka otrais labākais laiks, Apsveicu. Tā kā nevar sūdzēties, jā, viss izdevās godam pirmajā trasē. Es nokritu, tad drusku pagulēju, pārdomāju dzīvi, tad es vēlreiz nokritu. Ir ok. Arī šitā jāmācās braukt, vai ne? Uz laiku brauksi? Protams, varianti, kādi jēgas piedalīties sacensībās un nebraukt. Kā jums ar 3 riteniem vieglāk braukt pa šo trasē? Vieglāk, jā. Testa brauciens bija labais, tikai baigi traucēja moči priekšā. Smagajiem močiem būs grūti kalnā tikt augšā, bet es domāju, ka tie labākie braucēji tiks augšā. Šodien slapja diena ir, trases ir izlijušas un grūti, daudziem riepas slīd un sakļari neveidojās, lēna un grūta diena. Smagi šodien iet. Cilvēks atsakās braukt, baidās nobraukt pa kalnu lejā. Tā ir lipīga slimība, mums Jā. arī sāk. Varbūt tomēr nevajag. Pa chicken way? Nē, nebrauks. Brauksim kalnā. Būsim īsti vīri. Bail, bet brauksim. Brauksim. Izlaidīsi. Testu izbrauc. Pietiek, jā. Enough is enough. Nākamgad. Varbūt pa lēno kaut kā. Varbūt pa bailīgu. Pa bailīgu. Viņa jau nav, tā spēka nav jau, sagrums ir jau vakardien maz gulēts un līdz ar ko šodien ir ļoti grūti. Kā domā izbraukt? Nenokrist galvenais. Galvenais nenokrist un uzbraukt visos kalnos augšā un tad jau būs labi. 3 reizes tikai nokritu. Sarežģītas vietas vai? Drusku gāzītes pietrūka. Iedzimtais tīzlums. Es pats esmu braucis vairāk pa sausu, pa mitru pašam ir maz sanācis braukt. Sliden, bet es ceru, ka gūs to prieku. Tāda īsta adventurista single track tāda trasīta, tāda, tā kā agri stilā ir. Kāds slēgs pa tramplīnu? Neiesaku. Es laikam mēģināšu, bet es nezinu, no drošības viedokļa nebūtu labi, laikam
Slidens ir vienkārši. Nav testēts uz slideni baigi. Tiku kalnos abos augšā, visu izbraucu, visu izdarīju, baigi priecīgs bija. Šajā trasē arī parādīs. Jau nokritu jau viena, bet drausmīgi slidena zāle, vienkārši ārprāt. Laikam arī pozitīvs kā vakar, saulīt mums ik pa brīdim spīd, bet testi ir ļoti suideni un tad jau izaicinošāks tas viss pasākums ir, bet kā redz, viss smaida, viss notiek, tā kā un tik uz priekšu. Baigi forši ir riktīgi azartiski var braukt, jo slīd, riktīgi jāvāc tas mocis ir, un nojaucos vienā vietā, tāpēc bišķi zaudēju laiku. Ko darīt, slīd, izslīdēja, nesavāca. Pārliecītē? Pārliecu visu forši. Diezgan labi arī savācos beigās, kas man sākumā likās, ka tajās ķīpās var forši ienesties iekšā, bet neko normāli varēja savākties. Lielākā daļa tā brauc apkārt Kintija Lecepāri. Ar mocībām. ļoti slīdēji. Jā. Bija sarežģīti, bet sanāca. It kā jau trasa vienkārša, bet laikam jau ka pieredzes trūkums un riepas. Un riepa. Viss tas kombo bija tāds diezgan sadisks pasākums, jā. Lēnām un mokoši. Tas, kas priecēja, bija tas, kad laikapstākļi nebija tik slikti, kā bija no sākuma prognozē, daudz mazāk lietus. Un motokrosa trases nebija tādas tā kā super slīdenes, bet varēja braukt salīdzinoši ātri. Kalniņi smuka labi, bet pēdējais posms pie Zadovska, tur jau bija samirts un tur tā, ka vienkārši viss tā zāle un tas mežs tā kā pa puņķi vienkārši. Viņš daudz slidenāks nekā tā iepriekšējā slidenā trasa, kas bija. Un protams, ķirsīts, durvis leciens pāri. Tas bija labs, galvenais tais ķīpās neiestādīt. Tagad jau, pasties, laiks lutin, saulīt spīd, tagad jau forši tāds. Fantastisks, prieks, ka esam izdzīvojuši. Daudz slidinājāmies, daudz šļūcām, bet, redzi, moči veseli, paši arī veseli, tā kā super trases. Šodien bija interesants. Es domāju, ka Vitāla iebrauciens grāvī, tas bija ļoti interesants. Es pats šogad pirmo reizi un sanāca visu nofinišēt. Nesanāca visur uzbraukt, kur gribējās, bet tā jau to pieredzīt krāju. Es negaidīju, ka būs tik slapji un tik slidīgi, bet kopumā tās trasītes ļoti labas, ļoti forši. Rokas piedzinās, kājas piedzinās un bija labs, bija ļoti labs. Man patīk pēdējā trasītē, kur bija jālec pāri grāvim. Un tajā izmēģinājuma braucienā uzlec viss forši. Agars teica, ka tur jau tāds jau izspolēts un slidīgs, lai labāk nelec. Un es braucu, bet tik daudz cilvēku, visi skatās tur, nevar nelikt, bija jāuzlec, bet sanāca viss labi. Es gribu teikt, ka šodien, man liekas, visvairāk parādīja meitenes, kad viņas tomēr arī var, un mums puišiem vēl jāmācās no viņām daudz ir. Pēdējā trasē, diemžēl, sanāca nolocīt aizmugurējo bremžu ķepiņu. Un visu trasi lielākoties nobraukt ar nospiestu aizmugurējo bremzi, līdz ar ko rezultāts vairs nav tik labs, kā gribētos. Bet gaidām apbalvošanu un ceram uz to labāko. Interesantākais moments bija noteikti pēdējā trasē, kad bija jālec pāri grāvim un jābrauc pāri tiltiņam grāvim, kur citi daži labi iebrauc iekšā grāvī, izpeldināja savu moci un paši izpeldējās. Es pāri tiltiņam tiku diezgan veiksmīgi un arī trampolīnu diezgan veiksmīgi pārlecu un arī sanāca tomēr finišēt ar to bojāto bremzi. Šodien galvenais piedzīvojums ir šis te. Baigi sagribējās. Tā, ka mēs aizbraucam uz katru trasīti un visi kā viens saka, kad būs sūdīgi. Un tā arī mēs pa tiem sūdīgo visu maucam. Visi dzīvi, visi sveiki, veseli, mazi tehnikas bojājumi. Es tā domāju, ka viss ļoti forši. Ko var ieteikt? Vienkārši tas ir pasākums visiem. Motociklistiem? Jā, un tur nav svarīgi, esi šitajā te elitē vai neelitē. Tu vienkārši brauc un baudi čaļus. Tas nav aprakstāmi. Forši pasākums ir noslēdzies. Prieks par to, ka nav neviens savainojies, kas ir man pats svarīgākais, kad lai nebūtu savainojies, lai visi ir forši, veiksmīgi izbraukuši, visi smaidīgi. Arī močus īstenībā neviens nesasita. Tā, kad kaut ko stipri izdarītu. Līdz ar to pats svarīgākais jau ir tas, ka visiem viss ir tas tādā kārtībā ir.
Par organizēšanu man vietēji palīdz Saldus džeki. Tie vienmēr man iedod savus pluspodziņas ar saviem kontaktiem. Tepat tās vietējās trases ir atsaucīgas. Visi vienmēr atsaucās par gaitu. Gaitu mūs pērties, viss mums baigi forši sanāca ar laikapstākļiem, jo visu laiku bija saulīt, labi tur lietas uzlietas, vispār neskaitās. Tagad arī beigās noslēgums uz pozitīvas nots, kad atkal ir saulīte, kaut kāda uzspīd, un tas ir forši. Un vispatīkamākais ir tas, ka džeki priecājās, smaida un par to, kad ir kaut ko atkal jaunu pārvarējuši. Tas ir vispatīkamākais, tā uzreiz tāds pačots. Kaut kā tā, jā. Viss veiksmīgi, tagad tikai jāsagaida apbalvošana, un tad jau skatīsimies, kas tam mums būs šogad. Tiekamies nākamajā rallijā!